gatavošos reisam. Jaunā mašīna mana nesen dabūja. Ar veco nobrauc vairāk nekā 400 000. Nekas nav saticējis apakšā, viss kārtībā. Nu, vot šāda tā ir nedaudz netīra, bet tas nekas. Braukt var. Rekur. Ir Highlight Motors kompānija, kurā strādā Aleks Brežnevs, lielākais bliņdirsējs Ziemeļamerikā, un tāds izskatās manas kompānijas terminālis ar augstceltnēm priekšā. Tā kaut kā. Tā viss mašīnu noparkoja, jāgatavojas reisam. No tāds mums tas jārts izskatās. DD15 dzinējs. Ja kādam interesē, protams, parādīšu, kāda rādītāja ir šim modelim. Tā, laikam tā vajadzētu, bet 12 ātruma robotizētā kārba. Tikko salēja visus šķidrumus, ko vajadzēja ieliet, kas trūka eļļa līmenī, nekas netek. Divas reizes pārbaudu, vai ir kaut kas tecējis. Pirms slēdzu dzināju un pēc tam, kad ieslēdzu dzināju. Jo pirms pāris mēnešiem bija tāda problēma, kad vecai mašīnai nobruka DEF sistēma, jeb AdBlue sistēma. Un pie izslēgta dzināja nekas nebija, pie ieslēgta dzināja vienkārši DEFs ar straumēm plūda ārā. Tā, stiprinājums saucamiem loadbāriem. Neviens neko nezok. Tāds biznesa plāns šeit vēl neeksistē. Parasti korķi, degvielas. Nav ne atslēgas nekā. Neviens te neko nezok. Nevienam neinteresē sveša degviela. Eiropas biznesa modelis vēl nav atnācis līdz šajienai. Nekuru pārliecināties varu pat parādīt, kā kas var mierīgi atvērt. Nekā nav. Vienkārši. Šits man ir tā, kur man nāk ārā, nenāks. Come on. Šī uzparekta. Tā. Šī uzparekta ir, lai sedlu atvienotu. Arī neviens nezok. Maksā kaut kādi $15 vai 20. Viss stāv. Tā nākas. Un nevienam neienāk prātā viņu zakt. Kur defalējam, ja AdBlue. Ja kādam interesē, kā var aiztaisīt ciet kapatu, ļoti elementāri. Tā pagaidi ar klipšiem. Ziemā, protams, ir bišķi grūtāk, bet vasarā ir jau, kad siltāks ir vieglāk. Viss viena pusi ir aiztaisīt, ejam pie otrās. Reizēm viena pusi ir grūtāk aiztaisīt, bet ne šodien. Viss kapacitēt. Šits ir, var teikt, darba dators, jeb darba planšete, kur rāda visu darba laiku un plānu, kāds man ir šo nedēļu. Kur viens no klientiem, kur būs jābrauc. Pirmais klients ir šits. Ņūdžersijā, Bridgeton pilsēta, tagad no Toronto jābrauc ar tukšu piekabi uz turieni. Jāpaņem krava, jābrauc atpakaļ uz Toronto. Pēc tam kraujos kaut kādu kravu, nezinu, kas tā ir, kaut kādi produkti pie zināma klienta. Tur mēs visu laiku vedam kartupeļus, iespējams arī kartupeļus vedīšu tagad. Pēc tam nākamais plāns no tiem kartupeļiem ir braukt uz Caterpillar. Mans reizes arī ar to beigsies šajā nedēļā. Iespējams paprasīšu vēl darbu. Ja būs pietiekami daudz darba laiks un nebūšu pārāk noguris,
Jo šī ziema diezgan barga bija priekš braukšanas katru nedēļu dabūju sniegputeni. Tā minimums. Bija arī brīži, kad trāpījās sasalstošs lietus pie -7 grādi, kas liekas vispār kaut kas nereāls. Dispečers uzrakstīja, ka viss kārtībā, varu braukt uz Bramptonu, 10 slīpsvītra 4, tas nozīmē sapratu, viss kārtībā. Tagad ņemam plānu, kas iet uz Bridgestone, Danone. Tur mēs aizbrauksim ar tukšu piekabi. Uzkrausimies un brauksim atpakaļ uz Toronto. Tagad mēs pieņemam šo plānu. Burts Y nozīmē, ka jā, es pieņemu. Esmu gatavs šo plānu darīt. Tālāk mēs rakstam plāna numuru. Uzrakstam plāna numurs. Tā, sākās. Šitā planšeta ir kaut kas vienkārši nenormāls. Plāna numurs ir. Tālāk mēs prasam, lai iedot mums adreses, kā aizbraukt uz turieni, jo pirmo reizi es braucu. Šeit ir rakstīts, vai vajadzīgs norādes, kā tikt līdz adresātam. Es uzliku burtu Y, tas nozīmē jā, yes. Tagad sūtīsim. Message ir aizsūtīts. Tagad gaidīsim atbildi. Cik ilgi paies. Es domāju, pāris minūtes, pat nepaies. Tā, saņēmu ziņu par visu adresi, uz kurien ir jābrauc, un visu instrukciju, kas un ko ir jādara. Bet adresi, kā aizbraukt, pa kādiem ceļiem braukt, nesaņēmu, nezinu. Atsūtīs, neatsūtīs, reizēm ir, kad nav nemaz pieejams instrukcijas, kā aizbraukt uz turieni, un tad pašam ir jāmeklē, kā aizbraukt labāk. Prasa citiem šoferiem. Ja nav nekas pārāk grūts, tad vienkārši atrod Google Maps adresi un aizbrauc un viss. Bet reizēm ir tā, ka ir nianses, kā vajag aizbraukt, lai zem tilta netrāpītos vai pa kādām šaurām ieliņām. Tā prasa šoferiem, vai arī cer, kad atsūtīs kompānija adresi pareizi, kā tu aizbraukt. Tā. Atradu tukšu piekabi. Tagad taisu pret ritu piekabē. Pārbaudīt, vai visi sensori, viss strādā. Pirmais, ko pārbaudu vienmēr, tas ir, vai pieāķējās, vai sedlis ir aiztaisījies, viss cieta, it kā viss ir kārtībā. Pārbaudam apakšā, vai vadi nekarājas, pēc tam pāriešu visu tālāk. Tagad galvenais ir savienot visus kabeļus, lai gaisa ieplūst sistēmā. Savienoju kabeļus visu. Pārbaudam tehniskā kārtībā līdz nākamā gada janvārim. Tālāk būs jāpaceļ kājas. Pārbaudam degvielu. Degviela gandrīz 3/4 vajadzēs pieliet Amerikā. Pārbaudīsim visus uguņus, pārbaudīsim, kas šeit ir apakšā, kas darās. Labs ir diska bremzes. Tas ir ļoti labi, ka ir diska bremzes, mazāks čakars pārbaudām. Tā. Visi savās vietās, nekas lieka nekarājas. Tas jau ļoti labs starts. Pārbaudīsim. Riepas. Viss ir ideāli. Tā, vēlreiz no šeit jauni energoakumulātori. Tas jau ir ļoti labi. Tā, kaut kā. Viss šeit izskatās ļoti primitīvi. Nekas liekas nekarājas, nekas nešņāts. Tas ir ļoti labi. Pārbaudam reģistrāciju līdz 29. gada martam derīgi. Pārbaudīsim uguņus, vai visi deg kā vajag. Jep. Augšā gabarīti visi deg. Šeit arī deg. Pārbaudīsim riepas. Slinkums ar āmurieti, ja var paņemt ar drošības apaviem padauzīt. Višīt.
Tā. Viss izskatās zolīdi. No šīs puses arī. Viss ir kārtībā. Ok, iesim tagad kājas vēl augšā. Bet šo pārbaudīšu, vai nav nekādas gaisa noplūdes, nospiežot bremzi. Un tad jau būšu gatavībā doties reisā. Pārbaudīšu bremzēs, vai neiet gaisa piekabai. Norāvām parašūtu, ielikām atslēgu, lai nospiestu bremze. Tagad ejam skatīties, kas notiek zem piekabes, vai nav kaut kāda gaisa noplūde nekur. Tā, tas nebūs. Protams, šitai piekabai neiet kabeļi. Bet turieni. Nekur nešņāc gaisa, tas ir ļoti labi. Te ar nekas nav dzirdams. Tā. Iesim apsīties, kas šeit darās. Ar nekas nešņāc. Viss ir ideāli. Viss ir ļoti skaisti. Pārbaudīsim, kā bremžuguņi deg. Tā. Bremžuguņi deg. Sāka snikt. Kā jau parasti šajā gadā. Nevaram jau izbraukt reisā, kad nekas nesnieg. Cerams, ka drīzumā beigsies šī ziema. Šodien, ja kas ir 28. laikam marts. Vai 29. Tā. Kad esam pārbaudījuši visu piekabi, tad mēs aizpildam inspekcijas formu, ko pēc tam var pārbaudīt transporta policija Kanādā, Amerikā. Visu norādām, ka mēs pārbaudījām piekabi, mašīna ir pārbaudīta, mums ir tikai viena piekaba šodien, nav nekādi defekti, rakstam piekabes numuru, piekabes reģistrācijas numuru un kur ir reģistrēta, kurā provincē. Tā, kaut kas te šķīvi rāda. Tālāk atzīmējam, ka mēs taisījām pirms reisa pārbaudi, ka piekaba ir kārtībā, ka nav nekādi bojājumi un apstiprinu, ka viss ir kārtībā. Un tad sūtu. Viss ir aizsūtīts. Tagad skatāmies, cik tas aizņēma mums. 6 minūtes. Paņemam, maidam uz off-duty. Viss. Tā, te mēs apstīsimies, cik mēs braucām. No viena termināla uz otru aizņēma 36 minūtes. 34 km nobrauc. Tas arī viss. Pagaidām. Šādi izskatās šoferu istaba, atpūtas istaba, kur var atbraukt pēc reisa, atpūsties, paskatīties televizoru. Televizors pievienots pie interneta, YouTube, viss, kafijas automāti. Ir kafiju var uztaisīt reizēm, ir kaut kādi sneki, batoniņi, šokolādes. Te mums ir leduskapis, kur var paņemt dzērienus. Paņemsim šodien vienu spraitu, aiziešu, uztaisīšu citur kafiju. Un šeit tāda prasta kafija. Tālāk ir lielāki automāti ar lielāku izvēli. Te tā. Neliels galdiņš. Mikroviļņu krāsas var atnākt savu haistu uzsildīt. Ir kaut kas paņemts līdzi. Tā. Tas arī viss. Katrā terminālī mums ir šoferu atpūtas telpa.